Sveiki! Šodien parunāsim par ko patieši aizraujošu, par mūsu ķermeņa apslēpto superspēju, ko sauc par autofāģiju. Tā ir tāda kā iekšējā šūnu tīrīšanas komanda. Daudzi ir dzirdējuši, ka, lai to iedarbinātu, ir jāgavē, bet kas notiktu, ja es teiktu, ka zinātne ir atklājusi veidus, kā šo procesu aktivizēt arī bez badošanās? Un tieši tas ir tas lielais jautājums, ko mēs šodien mēģināsim noskaidrot. Vai gavēšana tiešām ir vienīgā biļete uz šo šūnu ģenerālu tīrīšanu? Varbūt ir arī citi ceļi. Labi, pirms ķeramies klāt mehānismiem, ātri noskaidrosim, kas īsti ir šī autofāgija. Pavisam vienkārši, tas ir mūsu ķermeņa veids, kā atbrīvoties no šūnu atkritumiem. Iedomājieties, ka katrā šūnā ir maza pārstrādes komanda, kas savāc vecas, salūzušas detaļas, lai atbrīvotu vietu jaunām un spīdīgām. Absolūti vitāls process. Lai saprastu, kā mēs varam šo procesu ietekmēt, ir jāiepazīst divi galvenie spēlētāji. Sauksim tos par slēdžiem. Pirmais ir MTR. Tas ir kā rūpnīcas vadītājs. Kamēr viņš ir darbā, šūnā viss notiek. Augšana, ražošana un, protams, nekāda tīrīšana. Tām nav laika. Tātad aktīvs MTR bloķē autofāģiju. Un tad ir otrs slēdzis – AMPK. Tā ir enerģijas trauksme. Tā ieslēdzas, kad šūnai sāk trūkt enerģijas un nekavējoties iedarbina taupības režīmu. Un pirmais, ko tā izdara, pasaka rūpnīcas vadītājiem, ka laiks doties mājās, tādējādi ieslēdzot autofāģiju. Un te nu mēs lieliski redzam, kāpēc gavēšana strādā. Tiklīdz mēs pārstājam ēst, krītas barības vielu līmenis asinīs. Rūpnīcas vadītājs, jeb MTROR, saņem ziņu, viss darba diena beigusies, ražošana tiek pārtraukta. Un ko tas nozīmē? Tajā pašā mirklī, kad viņš aizver biroja durvis, tīriešanas komanda beidzot var ķerties pie darba. Vienkārši un ļoti efektīvi. Bet, un te sākas pats aizraujošākais. Ko tad, ja mēs varētu šos slēdžus pārslēgt apzināti, neizmantojot gavēšanu, bet gan ar konkrētiem savienojumiem, kas slēpjas mūsu ēdienā? Izklausās intriģējoši, vai ne? Pirmais spēlētājs mūsu laukumā – zaļā tēja un konkrētāk tās aktīvā viela ECGC. Ko tā dara? Tā nemaz neķers klāt rūpnīcas vadītājam. Tā vietā ECGC iet un apzināti ieslēdz enerģijas trauksmi MPK. Un, kā mēs zinām, tiklīdz skan trauksme, MPK nekavējoties sūta komandu MTOR doties prom. Starp citu, svarīga piezīme – mača tēja ir īsts ECGC čempions. Tā satur līdz pat 3 reizēm vairāk šī savienojuma nekā parastā zaļā tēja. Nākamā pietura – kafijas krūze. Bet uzmanību, tikai melna. Tā spēks nav kofeinā, bet gan chloroģēna skābē. Un tā strādā pavisam citādi. Tā neceļ trauksmi, tā klusiņām pieiet pie rūpnīcas vadītāja MTRO durviem un saka, darba diena beigusies, var doties mājās. Būtībā tā tieši nomāca MTRO. Bet ir viens milzīgs bet, ja pievienojat cukuru, viss ir vējā. Cukurs ir kā signāls MTRO, ka ražošana var atsākties un viss efekts pazūd. Un tagad kaut kas pilnīgi no citas operas. Ekstra virģina olīveļa. Tās aktīvās vielas ir kā šūnas galvenais arhitekts. Tas nevis ieslēdz trauksmi vai sūta kādu mājās, nē, tas dodas tieši uz šūnas projektēšanas biroju, kodolu un dod pavēli būvējam jaunas atkritumu pārstrādes rūpnīcas. Šīs rūpnīcas sauc par lizosomām. Padomājiet par to, tas ne tikai iedarbina jau esošo tīrīšanas komandu, bet ilgtermiņā palielina tās jaudu, tas būvē jaunu infrastruktūru. Redziet, līdz šim mēs esam runājuši par veidiem, kā gudri manipulēt ar sistēmu, kā ieslēgt trauksmes signālu vai kā palūgt priekšniekam paņemt brīvdienu. Bet pastāv viens savienojums, kurš nespēlē pēc šiem noteikumiem. Tas neinteresēs par slēdžiem, tās iet dziļāk un pārprogrammē pašu sistēmu. Un te nu ir tas atklājums, kas maina visu spēli. Pavisam nesen, 2014. gadā, viens no pasaules ietekmīgākajiem zinātnes žurnāliem, Nature Cell Biology, publicēja apstiprinājumu. Izrādās, ka pat pati gavēšana ir tikai instruments. Tās galvenais mērķis ir likt mūsu ķermenim paaugstināt kādas ļoti specifiskas vielas līmeni. Un šī viela, šī galvenā atslēga, ir spermedīns. To var atrast, piemēram, izturētos sieros vai kviešu dīgļos. Un tas nestrādā caur parastiem slēdžiem, tas darbojas epiģēnetiskā līmenī.
Ko tas nozīmē? Iedomājieties, ka mūsu gēni ir milzīga bibliotēka ar instrukcijām. Spermidīns ir kā galvenais bibliotekārs, kurš izlem, kuras instrukciju grāmatas šodien tiks lasītas un kuras paliks plauktā. Viņš atver tieši autofāgijas grāmatu. Un kā tieši viņš to dara? Tas ir 2 pakāpju process. Pirmkārt, spermidīns noņem slēdzeni no autofāģijas gēniem. Šo slēdzeni sauc par enzīmu EP300. Kad atslēga ir noņemta, gēni ir gatavi darbam. Otrakārt, tas aktivizē citu procesu, kas būtībā ir komanda lasīt šo instrukciju un izpildīt to. Tam nav vajadzīga ne trauksme, ne vadītāja atļauja. Tā ir tieša pavēle no pašas ģenētiskās programmas līmeņa. Tātad, te nu mēs nonākam pie lielās bildes. Nav runa par vienu maģisku produktu, runa ir par sistēmu. Zaļā tēja ceļ trauksmi, kafija klusiņām aizsūta vadītāju mājās, olīveļa būva jaunas pārstrādes rūpnīcas, un spermidīns, tas ir kā galvenais programmētājs, kurš pārraksta pašu kodu, lai tīrīšana notiktu. Visi šie elementi kopā var radīt daudz jaudīgāku un koordinētāku signālu, nekā jebkurš no tiem atsevišķi. Un tas, protams, liek aizdomāties, vai ne? Ja mūsu šķīvī slēpjas atslēgas uz tik fundamentāliem procesiem kā šūnu pašatjaunošanās, kādi vēl bioloģiskie kodi, kādi vēl noslēpumi guļ mūsu pārtikā, vienkārši gaidot, kad mēs tos atklāsim?